Čau! Šis video būs priekš visām brīnišķīgajām Latvijas meitenēm un sievietēm. Šodien noskaidrosim, kāda esi karaliene, kāda ir tava stiprā sievišķā puse, kuras enerģijas šobrīd vai vispārīgi dzīvē tevī ir visvairāk. Izvēlamies vienu no 4 karalieņu kārtīm. 1, 2, 3, 4. Skatāmies, kura tevi uzrunā visvairāk. Meitenes, kuras izvēlējās 1. kārti, šī mums ir ūdens karaliene. Tavas stiprās īpašības ir iejūtība, izpratne, labsirdība, maigums, mīļums, mātišķums, sievišķums, viss sirds centra īpašības. Ar tevi cilvēki jūtas viegli, ka viņi var runāt ar tevi, tu viņus sapratīsi, atbalstīsi, pažēlosi, samīļosi. Ļoti brīnišķīgas īpašības. 2. kārtas meitenes, jūs savukārt esat uguns karalienes. Uguns karaliene ir tāda, kas vienmēr ir pozitīva, gatava darboties, neatlaižās, uzticama, uzņemas iniciatīvu, piešķir dzīvei uguntiņu, izdomā varbūt kaut ko dažreiz riskantu vai kaut ko interesantu, aizraujošu, draivīga meitene, arī ļoti seksuāla. Esi tāda? Tad apsveicu. Uguns karalienes, jūs esat ļoti foršas. Protams, katra karaliene ir ar savu unikalitāti un ar savu stipro pusi, ko mēs ikdienā bieži vien aizmirstam, par ko mēs varam paši par sevi lepoties, mīlēt sevi. 3. kārtas īpašnieces ir gaisa karalienes, jeb zobenu karalienes. Jūs savukārt mākat izslēgt liekās emocijas un strukturēti pieiet lietām. Zināt, ko jūs gribat un kā jūs to panāksiet un ejat uz savu mērķi. Vēl jūsu pozitīvā īpašība ir tas, ka jūs nestandarta veidā varat skatīties uz lietām un izdomāt kaut kādu risinājumu vai ideju, kā kaut ko izdarīt ne tā, kā citi to redz vai saprot. Ļoti pozitīvas īpašības, ka jūs mākat iet pa dzīvi pārliecināti un ar vēsu prātu. Un 4. kārtas mums ir zemes karaliene, jeb naudas karaliene. Šīs ir meitenes, kurām patīk ērtības, komforts, pačilot, kaut ko garšīgu uzēst, iedzert. Un jūsu stiprā puse ir arī tas, ka jūs mākat rīkoties ar naudu. Jums vienmēr kontā būs nauda. Nebūs tā, ka jums nekā nav kur iet. Tad jūs esat racionālas, apdomīgas, jums ir iekšējā balss, kura saka, kā pareizi rīkoties, kā labāk nopelnīt, kā labāk investēt, kā izdevīgāk kaut ko iegādāties vai pārdot. Materiālā ziņā zemes karalienes ir vislabākās. Redz, kā redzam, katrai no jums ir sava stiprā puse, lepojieties ar to, lepojieties ar sevi, vienmēr mīlat sevi un uzlabojiet, vienmēr attīstaties, apzināties savas stiprās puses. Lai jums brīnišķīgs pavasaris, pilns skaistu, pozitīvu emociju, un lai jūsu sievišķība izdaļo šo pasauli. Tā!